Sveicināti podkāstu balanci klausītāji un skatītāji. Šeit es, Kristīna Zemdogavieta, certificēta fitness trenere un uzturzinātniece. Šodien pie manis ciemos ir mana paziņā draudzenē. Ja mēs tā domājam par kaut kādām sievietēm, kas mūs iedvesmo, uz kurām mēs skatāmies, mums ir tāds wow, tad Katrīna pilnīgi noteikti ir viena no tām sievietēm, kas man liekas paspēja pilnīgi visu vienmēr. Tu tā domīgi paliki. bet jā, tas ir tas, ko es ikdienā redzu. Un šodien pie manis ciemos ir Katrīna Jaunslavieta Kipure. Čau, Katrīna! Sveiki, Kristīna! Tu esi atbraukusi diezgan lielu gabalu no Jēkabpils. Jā, pareizi. 2 stundu brauciens. Nu jā, tas ir diezgan ilgs gabals. Es tevi gribēju parunāties jau īstenībā diezgan sen, un es tevi īstenībā pazīstu. Es tagad sāku domāt, tu man varbūt zini senāk, bet es tevi zinu vēl no laikiem, kad tu ļoti aktīvi brauc sacensībās. Vēl, man liekas, arī nebija bērniņi, bet precējusies tu laikam arī vēl nebija. Bet jā, tu brauci MTB sacensībās, un es vienmēr domāju, kā tāda ļoti smalciņā, bet tā tik ātra un tādu jaudu vienmēr brauci, un pirmās vietas tev diezgan regulāri bija. Tad es domāju, varbūt tu man arī atceries no tiem Jā, laikiem. es tagad arī aizdomājos, kad man liekas, ka es pirmo, ko atceros tavu vīru, jo es klausījos viņu podkastus ar ritimbraukšanas treneri. Jā, Mūsiņu, un pēc tam tad kaut kur parādījies tu, arī uz velosipēdu, un tad es kaut kā jūs tur saslēdzu kopā. Jā. Pirms cik gadiem, kurš tas to bija var pateikt? ļoti sen. Nu jā, kad 17, 18 gads. Jā. Bet īstenībā to brīdi, kā mēs ar tevi sākām runāt, es pat neatceros. Kurš bija tas mūsu brīdis, kad... Es atceros, es sāku ražot pastu. Jā. Un es rakstīju tev Facebookā, bet es neatceros, vai tu rakstīji man vai es tev, bet kaut ko es jautāju. Vai par uzturvērtībām? Varbūt. Tur jāpaskatās atpakaļ. Jā, jāpaskatās atpakaļ. Bet mēs pie pastu arī pilnīgi noteikti tiksim. Jā, tad mēs tad mēģinām atcerēties, kā mēs apazināmies. Jā, bet mums jau bijuši kaut kādas vairākas, un es ticu, ka vēl būs vairākas satikšanās. Bet jā, es gribēju tev parunāt, jo, manuprāt, tu esi, kā es tev saucu, supersaimniece. Tāds cilvēks, kas, man liekas, paspēja ļoti daudz, un mums ir ļoti daudz, ko no tevis pamācīties. Tu esi arī sniegusi dažādas intervijas arī pirms tam, un arī stāstījusi par savu dzīvi un tā. Tagad tu dzīvo Jēkabpilī, lauku sētā, bet pirms tam tu biji pilsētā. Kādā veidā tu vispār nonāci līdz tam, ka jums ir tā sava sēta, un manuprāt, tu jau zini, ka tā ir viena no manām mīļākajām vietām Latvijā. Kā jūs vispār tur nonācāt? Kā tas viss sākās? Jā, tos var pastāstīt. Nu jā, mēs dzīvojam Jēkabpils novadā. Tas ir 14 km no pilsētas. Jēkabpils ir diezgan liela pilsēta. Bet nav gluži tā, ka es esmu agrāk dzīvojis pilsētā. Esmu dzimusi laukos, un 18 gadus dzīvoju tādā, lauku sētā, kas bija meža vidū. Bija viena māja, un apkārt vienkārši mežs, tie dziļie valkas meži, traukšā Ziemeļvidzemē. Un tad es aizgāju studēt uz Jelgavu, meža saimniecību, arī tādu dabai pietuvinātu nozari. Kāpēc es aizgāju studēt, es arī īsti nezinu. Varbūt, ka zemapziņā, tā kā sakot, tēva pēdās, vai lai, tā kā, nezinu, kaut kādas vecāku, nevēlamas, bet, lai es kaut kāda būtu labāka, varbūt, izpatiktu vecākiem vairāk. Es tiešām nezinu, jo īstenībā es ļoti vēlējos studēt žurnālistiku, jurisprudenci. Un, jā. Bet, nenožēloju. Jo tā dzīve, kas no tā viss iegrozījās un sagrozījās, visdrīzāk es šeit nesēdētu un nedarītu to, ko es daru tagad. Lūk, un tad pēc studijām es Rīgā strādāju, satiku vīru, un tikai pēc tam dzima tā doma, kad jāmeklē māja laukos. Bet kā jūs atradāt tieši to māju no Rīgas uz Jēkabpili? Tas nav tā kā tur blakus rajons kaut kāds. Visdrīzāk jau, skaidrs, ka bija jāmeklē māja, kur dzīvot, jo dzīvoklis kaut kā mēs abi jutām tā ar sirdi, ka tā nav tā īstā vieta. Gan jau, ka būtu bijuši ļoti pilni maki ar naudu, gan jau, ka varētu arī pirkt māju pilsētā, jo vīrs ir tāds īsts rīdzinieks. Visdrīzāk, ka mēs arī tur mierīgi varētu Mārupē kaut kur smuki dzīvot. Bet tie iekrājumi bija tik, cik bija, un tad mēs meklējām māju laukos.
Un ļoti klasiskā veidā, caur vietni ss.lv, atceries, bija tāda. Jā, viņi jau joprojām. Jā, un tad vēl nebija Covid, un tur bija ļoti daudz īpašumu. Un tur bija tā, ka tur varēja atrast Valmieras rajons, Smiltenes rajons, Kuldīgas rajons, un katrā rajonā tur bija 10 māju, ko nopirkt. Ja pēc tam nāca Covid, un tad viņas ātri viss tika tā kā izpārdotas. Un jā, mēs aizbraucām uz vienu vietu tur augšā pie Smiltenes, uz vienu Kuldīgas īpašumu, un tad trešo šeit atpūtas atradām. Un jā, aizbraucām pastīties to visu situāciju, kādas izstāsts, kādas ēkas, kas patīk, kas nepatīk, uzrunāja. Tur vīri vairāk. Es to laiku tiešām atceros ļoti miklaini, jo es biju gaidībās ar pirmo bērnu. Bija diezgan smagi, bet jā, likās vienkārši jāpārk nost un jādzīvo. Bez kaut kāda tur plāna vai vīzijas, kā tas būs. Un, jā. Un tev vīrs tikai visu laiku bija nodzīvojis Rīgā, un tad... Bet kurš bija tas iniciators, kurš teica, ka jāņemam māja laukos? Vīrs ir rīdzinieks, jā, bet redz, viņiem arī tā Rīgas māja bija tāda, viņi tur rukšus turēja, kaut kādas trušus, 100 trušu, vecākiem bija, viņi tur puķas audzēja, ved uz tirgu. Kā jau, viņiem nebija tāda tipiskā tāda pilsētas māja, līdz ar to kaut kāda saikne to zem un dabu jau bija. Kurš bija iniciators? Tolaik, man liekas, mēs vēl tā diezgan sakarīgi runājām savā starpā. Un kaut kā, ka mēs kopā sēdējām un... Reizē izlēmām arī. Tiešām tā neatceros. Jā. Bet es nezinu, vai tu tajā vietā... Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka tur esat jūs paši, ja? Bet tu arī jūti, ka tur ir kaut kas tur tajā vietā ir, bet tas nosaukums atpūtas, jūs to paši izdomājat, bet tas jau tā bija pirms tam. Tanī vietā kaut kas ir. Es vispār domāju, ka varbūt Dievs iedod to vietu atpūtas, lai es iemācītos atpūsties. Jo tas ir mans lielais dzīves uzdevums. Bet tas nosaukums bija. Bet nosaukums tur bija tāds. Nosaukums tur bija, un sākumā bija tā nedaudz tā grūti viņu pieņemt. Es tagad domāju, būt kaut kāds zemnieku sēta, tur dzenīši vai circenīši vai eglītes. Man liekas, tas tā iet kopā ar visu arī ar to, ko mēs tur darām. Visu to turismu pasākumiem un cilvēku uzņemšanu. Jā, ļoti, ļoti labi. Tas tiešām viņš... Jo, starp citu, to sētu arī vēl pirms mums bija cilvēki, kas viņu gribējuši pirkt un tieši attīstīt kā tādu turisma vietu. Jo tur ir skaista vieta blakus upe un tā. Tā kā mēs nesam pirmie tādu ideju. Bet, protams, ka mēs tur ienācām dzīvot, vispār nebija nekādas idejas. Es nezināju, kas ir turismas, ne meistarklāsa. Vispār tā kā nekādu ideju nebija. Tā kā tas viss kaut kā atnāca dabiski. Jā, man liekas, ka... Jūs tajā vietā esat tik ļoti organiski. Tā kā tiešām, ka liekas, ka jūs tur visu laiku esat bijuši, visu laiku tur esat darījuši, bet cik kādi jau sanāk? Jau sanāk, ka tagad ir 9 gadi. 1. aprīlī tieši 9 gadi. Jā. Jau vairs nevar teikt tikai 2 vai 3. Jā, daudz jau. Tā ilgi. Bet labi, jūs tā kā izdomājat, ka jūs to māju ņemsiet, bet tur jau remonts jau nekāds nedroši nebija. Vai viņa bija tā kā apdzīvota pirms tam? Nē, pati sēta izties gan izmā traki. 13 gadus, man liekas, nebija tur dzīvots. Kā jau tur zāle 2 gados izauga tā līdz gurniem. Visi tur bija koki, tā ka mājā iekšā gandrīz jau pie logiem krūmi. Un protams, māja visa pēc tās vecās mājas smaržas, ko izmā joprojām vēl daždienu jūt. Pāris istabās, ka tur pastāv nedaudz vai kā, ka nepavēdina un nevar nekādīgi tikt vaļā. Bet tādā ziņā viņi bija dzīvojami. Tur nebija ne stikli izrauti, ne jumts ieplīsis. Mēs nācām ar savām mēbelēm, savu leduskapu un tādām kaut kādiem galdiem, un tā mājīgi uztaisījām. Bet, protams, joprojām tur darbiņi daudz, lai tādu tiešām... Un kā vīrs saka, vieglāk ir nojaukt un uzbūvēt visu no jauna, nekā restaurēt vecu māju, jo tur viss ir tik šķīps, visi tik šķīps. Tur līstīt pie griestiem nevar taisni pielikt, jo tur viena siena tāda, viņi neizstās slikti, bet, ir arī sliktāks mājas, bet, jā. Bet ir sava māja, vai ne? Un tāda paša vieta. Savas mājas un 4 sienas, jā. Kur? Jo tā ir tiešām tā vieta, kur es vislabāk jūtos. Savā virtuvē, pie sava datora, saviem darbiem visiem. Katru dienu gaidu, kad vakarā varēšu atgriezties. Jau domā, ko jau darīs. Jā. Bet jā, tas, ko es tev arī visu laiku teiktu, ka tur ir kaut kas, kāpēc jums sanāk arī tos pašus saulgriežus, un es arī kaut kur cilvēki brauc, un ne jau tā, ka vienu gadu atbraucā, bet tur atkārtot brauc. Jā, bet man būs tagad par šo jāpadomā, kas tur ir tāds tik īpašs, jā, jo, Ne, pilnīgi noteikti tas ir tāpēc, ka jūs tur esat, jūs ar to savu, un
tavs arī tas, ko tu dari, ir tāda latviskā dzīveziņa, ja man liekas saglabāt arī tādas latviskās tradīcijas, ko tu joprojām piekop. Jā, bet, zini, tās latviskās tradīcijas arī, nav tā, ka es tur staigāju tautas starpā un tur baltā lakatniņā un no rītiem vakarā dziedu. Man tā latviskā dzīveziņa vairāk vienkārši tā turēšanās pie tiem ritmiem. Kad tu zini, ka tev ir ziema, pavasaris, rudens un vasara, nevis kā Spānijā, kad ir mūžīgā vasara, kas arī ļoti forši, protams, ir. Un jā, tie lielie pieturspunkti, Jāņa, Ziemassvētki, tas, ka tu apzinies to ūdens spēku, uguns spēku, ziedošanas, to enerģiju, visu, tādas pamatlietas. Es neesmu arī ļoti dziļi tajā visā iekšā. Bet tā, tas... Man pašlaik ar šo arī pietiek. Bet tas, kas man pastāstīšu par salgriežiem, kas viena man liekas no tādiem mīļākajiem svētkiem kļuvuši, un tiešām tāds foršs brīdis. Un tas, kas man īstenībā ļoti tā kā aizķēra, ir tas, ka, lielākā daļa kaut kāda lielie pasākumi vai kas, tur pamatā ir tur visi alkohols, un tas viss, tas prieks un tas tusiņš rodas no tā, ka visi ir apreibuši un tā, bet pie jums tā kā aizraucot uz salgriežiem tiešām ir tā svētku sajūta, visi ir smuki saģērbušies, ir tas pats lins, nav nekāda kautiņu, nav nekāda... Kautiņu vēl nav bijuši, redz, pie mums tā, mēs tā kā tie 200 cilvēki, mēs paši svinam. Mēs tā kā svinam, nevis vienmēr, tā kā nesen redzēju, bija, man liekas, arī Daugavpilī metenis, kur kaut kas uz skatuves uzstājas un cilvēks stāv ar telefoniem un fočē, un viņi tā kā ir sanākuši svinēt meteni. Vai, piemēram, arī lieldienas kaut kādi, tie lielie pilsētu pasākumi. Tā, kur tu atnāc un tu stāvi telefonu filmēt, skatās, ka tu svini lieldienas. Bet tur ir tā doma tāda, ka tu pats atnāc, tu gatavojies, tu visu dienu tur esi iekšā, tu pats gatavo arī cienas, tu visu pini vainagus, sienas sieru, un tu tā kā vienkārši svini. Tu neesi kā tāds, nezinu, skatītājs, bet... vienkārši, cilvēks, kurš ir. Tas, ka tiešām ir tā vainaga pīšana lāpas, taisa vēl, un tās rotaļas pēc tam, un tas lielais galds, kur katrs viss kaut... Un tā ceļ, ka, nezinu, reizi gadā tur latviešu ģimenīti savācās. Bet man liekas, ka tev vislielākā izbaudīšana vēl priekšā, ka tev būs Robertiņš paaudzies, jo no pieredzes sakot, kad bērni mazi ir ļoti grūti, tās tiešām vēl jau vairāk tajā visā iekšā, es to pēc sevis saku. Es vēl gaidu to īsto brīdi, jo es tā nevienu rītu neesmu līdz tai saulītes saušanai tikusi, jo visu laiku kāds ir jāmidzina, jāliek gulēt, un, tā, ka es domāju, pēc kādiem 10 gadiem es tur... Vai ne, var sākt skriešanu. Robis pagājuši, kad viņš izvilka līdz pusnaktī. Lai viņš visu vispār. Bet es atceros, kad pagājušajos salgriežos bija tāds labs moments, mēs tur tā kā visi pamodušies, ir jau gatava putra, ir jau gatavs pankūks, es nesaprotu, kur to paspēt, paši tev kāds dubultniec kaut kur vēl ir, un bija brīdis, kad tur visi mēs tur ēdam, tur tās brokastis un viss, un kaut kas vēl tā ieminās, tajā vēl tikai kūka pietrūkt, un tu tieši atnes vēl tā burkāta kūka, es domāju, vienkārši, ko? Tā kūka jau tā, man liekas, iepriekšējās dienas rītā, bet tagad, viss ir, un viss ir daudz, un viss ir super, tā kā, ja jums paveiksies, tad Katrīna uzrīkos arī šogad salgriežas. Varbūt. Tā kā, vēl nekas nav nokavēts, ir bijuši gadi, kad mēs ar māja sākumā tikai dabujam tos palīgus pie danču muzikantus, un tā, jo viņi īstenībā ļoti uz izķeršanu uz tev Jāņu laiku, ļoti. Redz, teicu par to svinēšanu, varbūt ir savā bariņā jāvāc kādas dziedātājs, spēlētājs. Ir arī, kas taisa savos, vai arī, kā saka, mums ar vīru pašiem jāsāk spēlēt un dziedāt, bet es nezinu. Vēl uzņemties. Tā kā es arī visiem savējiem saku, brauciet tiešām, ļoti, ļoti, ļoti forši svētki. Mēs pagājušā gada Robi divatā bijām, es atceros, mēs 10 grādos tur tajā teltī gulējām, es domāju, ak, šausmas. Bet bija tā vērts un bija forši un ir ko atcerēties. Forši, atpūtas tiešām superīga vieta un superīgi cilvēki tajā. Bet tu esi ne tikai saimniece, tu esi arī 4 bērnu māmiņa. Un te atkal tas stāsts, ko es bieži vien pieminu, tas, ka tev bija 2 gadus atpakaļ, jau 2 gadi tulīt būs. Meistarklases pastas, Tā bija Jānis piedzima, tad es arī uztaisīju. Un tev bija kaut kādas 2-3 nedēļas, Jāni, man liekas, un tu jau taisīji jau meistarklasi, un kaut ko mēs tur runājam, brauc jau kaut kāds sacensības, un stāstīja, vai, ka tur tik labi nav gājis. Es vienkārši, par ko mēs te vispār runājam, bet,
tu jau pa vietām, man liekas, jau turpināji braukt. Konkurence nevarēja vispār atslābt. Konkurence, jā. Bet, kur tu smelies to enerģiju, to spēku, visu paspēt, visu izdarīt? Tev ir 4 bērni, tev ir saimniecība, tev ir treniņi. Labi, kā aizsās tā viena diena? Es nepaspēju izdarīt visu noteikti. Nu, tā noteikti nav. Kaut kam arī pietrūkst. Ja tā pašlaik uz mani paskatās, redz gan lokus zem acīm, un, nu, ir tā šorakt arī miegs bija ļoti, ļoti slikts, un ir vēl visādas lietas, kas nesanāk, bet runājot par to enerģiju tieši pēc bērniņa sagaidīšanas, ir tā, ka tie 9 mēneši, nu, tieši par to ir ļoti vienkārši. Tie 9 mēneši man ir ļoti, ļoti smaga, ļoti liela toksikoza, visi 9 mēnešus, un pēc tam ir ļoti, ļoti liela eiforija. Jo es vienkārši gaidu to brīdi, kad tas mazulis piedzims, un tad vienkārši, un tad ir tik forši. Un man nekā nav grūti, jo, nu, tad 9 mēneši reāli godīgi. Kaut kā man dieviņš iedevis tādu privilēģiju, vai es nezinu, kā to varētu nosaukt. Tas ir par to runājot. Bet vispār, nu, man ir vārds Katrīna. Man liekas, tas ir tāds vārds, laikam jau vecāki ielikt tādu vārdu. Ir jau laikam tā, ka mēs neapzināti nesam to vārdu spēku, un laikam vienkārši jādzīvo tā kā Katrīnai. Nezinu, un to enerģiju es gūstu. Nu, tās atbildības par savu dzīvi. Es, man liekas, nemaz nemāku tā dzīvot, tā vienkārši kaut kā, man vajag tā ar tādu švunku. Tur tā kā katrā mazajā lietiņā man ļoti patīk iepriecināt cilvēkus. Man patīk dot viņiem, redzēt smaidu un tā. Es pat no tā ļoti uzlādējos. Tas ir jā, tā enerģija, ko es gūstu no saviem darbiņiem, pasākumiem un tā. Man liekas, jā, dieviņš šopuli ir ielicis kaut kādu tādu failu. Bet labi, kā izskatās tā viena tava diena, cikos celēs, cikos tā gulēt, kur tu kas, ko kā? Jā, nu pirmkārt ļoti atšķirās pa nedēļām, pat pa gada laikiem, arī pa dienām, atkarīgs vai rudens, ziema, vasara, pavasaris. Bet laikam vissvarīgākais ir tas, ka tā diena var būt ļoti, ļoti elastīga, bet tie lielie pieturas punkti, ļoti tāds dzelžains ritms, tad cikos es ceļos, cikos strādāju, cikos es sportoju, cikos es ēdu, cikos bērni iet ar mani ārā, nu tādas lietas, un tā pārējais tas pa starpiņu to tā. Nu, piemēram, tagad ziemā, nedēļas ietvaros arī ja nākamajā dienā ir piegāde, tad tur viss darbs tiek pakārtos tam, ka tu visu dienu tu taisi svaigo pastu vai cep kaut kādas tās maizes, un tu vakarā pako zaļumus. Ja ir cita diena, tad tu vairāk pie datora darbi un tā. Bet ceļos es laikā no 5 līdz 6. Piemēram, šorīt bija 4:30, jo šodien ir piegāde. Un es no rīta visu sapakoju, vīram sagatavoju. Nu, tās manas zelta stundas no rīta. Starp citu, šodien man ļoti grūti piecelties. Ļoti grūti. Es ļoti nelabprāt to daru, bet es to daru. Man ir lielā kafijas krūze. Un darbiņš pie datora. Vai nu es veidoju saturu sociālajiem tīkliem, pie visiem saviem projektiem strādāju, vis kaut kur atskaites jāraksta. Tik daudz, ko saistībā ar sadarbības partneriem, saistībā ar uzņēmēju biedrību, nu, viss kaut kādi sīkumi un tā. Nu, 6:40 es ceļu bērnus uz dārziņu. Tad viņi skatās 20 minūtes multeni, ēd brokastis, tad mēs čāpojam uz dārziņu. Tas ir darbdienā vienīgais multenis laiks no rīta, viņam tās 20 minūtes. Otrdienās un piekdienās to dara vīrs, ja tur es braucu uz zāli, uz spēka treniņiem, kačāties, vingrot. Un pēdējā laikā arī vīram diezgan grūti ir to piecelšanu, un tad es tā kā piepalīdzu un drusku nokavēju treniņu. Un, nu tā, un tad bērni aiziet 8:00 viņi dārziņā, tad man ir 2 stundas treniņa laiks. Dienās, kad nav zālīta no rīta 7:30. Vai tas ir ritenis vai slēpas vai skriešana. Bet pēdējā gada laikā es arī vairāk izvēlos par prioritāti darbu citreiz. Un tad es tikai pavingroju 30 minūtes. Ļoti dažādi. Nu, vasarā tā kā tas ir noteikti ritenis. No 8 līdz 10 katru dienu. Tad es nāku mājās. Tad es gatavoju pusdienas. Kaut ko paralēli menedžēju, kaut ko WhatsAppā, kaut ko sarakstos, kaut ko. Jo pusdienas man ļoti svēta lieta. 12 ir pusdienas, to tā kā visi zina. Tas ir vienkārši, jā, un tur es arī 2 stundas varu viņas taisīt, pusotru, tā ir super maltīta, tāda kārtīgā, vienīgā pa visu dienu. Jo brokastīs citreiz ir putra, vienkārši vakarā sēdu tur biespiena maizi,
Un vakariņas es taisu ar vīram un bērniem, bet pusdienas tā tiešām, ka visiem tāda kopīga un tāda supermaltīta. Un tad no 12 līdz 3 ir atkal man darbs intensīvs, 3 stundas. Ļoti tāds. Bet atkal, kad mazie bērni mājās, arī bišķi savādāk ir. Nu tā, 3 ir kafija, tad es eju pēc bērniem uz dārziņu, apvienoju pastaigu. Ja bērni mājās, tad arī viņi nāk līdz, viņiem ir pastaiga, un 5 te viss ir mājās, un tad ir mana vakariņas. Jūs vēlāk nēdu, jo tad es nākamā rītā nevaru piecelties tik agri un tā. Bērni kaut ko knakstās. Tad atkal no 6 līdz 9 ir tā kā bērni, darbs, vakariņas. Tad es tur sēju zaļumus, viņi tur spēlēs blakus, kaut ko palīdz man fasēt pastu. Nu tā. Ļoti svarīgi ir 8 vēl pavingrot pusstundiņu, lai spēks ir vakar sagaidīt. Tad arī visi bērni vingro. Kāds man pa vēderu, viņus tur pie kaut ko YouTube ieslēdz, kaut kādas tur vingrošanas tos tur. Nu, lūk, un tad 9 vakarās mēģina likt bērnus gulēt, kas man ļoti labi izdodas, ja virtuvē nav vīra. Ja viņš ir virtuvē, tad visi trako ārdās, un tad pēdējā laikā mēs tā kā iemācījāmies, ka viņš atnāk ātrāk, patrako, un tad iet vēl strādāt. Un tad 9:40 apmēram es arī esmu gultā. Un tā, un tad ir nakts. Tas izklausās, ka vairāk stundas nekā, bet tas varētu trenišoju katru dienu 2 stundas. Vai... Sportošana? Jā. Principā sports ir noteikti katru dienu man. Noteikti. Vienalga vai pusstunda vai 2 stundas. Šorīt arī es 6,5 stundu pavingroju, jo zināju, ka visu dienu sēdēšu mašīnā. Pēc tam vēl te sēdēšu. Vēl te sēdēšu. Jā, tas ir vienkārši tāds, kā lai es labi justos. Es pati zinu, kā es jūtos, kad es nepakustos. Tā varbūt arī stundu gara pastaiga, kad bija ārā tie -20 grādi. Nu, neslēpoju neko. Es vienkārši izgāju stundiņu pastaigāties. Nu, noteikti kaut bišķīt. Ir dienas, kad visi bērni slim un vīrs ir Rīgā, tad vienkārši man pietiek ar to vakaru pusstundiņu, kad es pavingroju. Tā kā man ķeksīs, kas es to izdarījusi. Un es jau visu dienu to gaidu, un es tāpēc neesmu pukšķīgi jau visu dienu, kad es zinu, kas vakarā pasportošu. Nu tā. Nu, tāds kā... šitas, jā, mēs arī vairāk. Tas arī tā kā tur grožos, tad tu, nu, pa dienu, tad tu bišķi labāk ēd un, jā, tāds... Bet to, ka tas sports nav ne fiziskajam, bet mentālajam. Jā, vairāk pat pa labu tam mentāliem. To es arī esmu vairāk. Ja tas sports pa kodiem rezultātiem man san jau vairs nav. Nu, tā kā vispār ne. Bet tev viņa tāpat ir, ne? Viņa tāpat ir, jā, bet nu jau, kā jau tu redzi, tad jau jaunās meitenes jau kļūst daudz stiprākas un aug lielākas, un es jau palieku vecāka. Un, nu, gan nav vēl pabraukšu šogad, es jau gaidu. Tev ir kāda plāna mērķiem? Nav man nekāda plāna, nekāda mērķa, vienkārši gribu labi justies. Bet es šogad 1. gadu, pēc 10 gadu pauzes gāju uz zāli, cilāt svarus, tāpēc es ceru uz beig labiem rezultātiem. Bet, nu, 2 reizes nedēļā pa stundiņai, tas varbūt nav ļoti nopietni. Nu, ja ņemot vērā, kā agrāk trenējos, bet, nu, cik es varu, tik es izdaru. Un tagad īstenībā prioritāti bērni, darbs, bizness. Un sports ir vienkārši, jā, lai es labi justos un tikai un vienīgi. Un tu vari pabraukāt pa sacensībām un uzvarēt, kāpēc gan? Kāpēc neuzvarēt, ja var uzvarēt? Jā. Tieši tā. Bet labi, šeit citi ir arī Katrīnas produkti, par kuriem es noteikti arī vēl pievienošu informāciju, kur viņas ir iegādāties. Gan pasta, gan zaļumi, vasarā arī dārzenīši tev ir un viss kaut kas cits foršs. Bet, nu jā, kā tu vispār tā kā izdomāji, ka es taisīšu pastu, audzēšu tur mikrozaļumus, un man būs bizness tagad. Redzēju manu Instagram postiņu aizvakar, kad es neatceros, kā es sāku audzēt mikrozaļumus. Neatceros. Bet es zinu, kāpēc es turpinu. Nu, ar pastu arī tā ideja pati atnāca. Bet, nu, skaidrs, ka es jau dzīvoju laukos, un es kaut ko čubināju, siltumnīcā kaut ko audzēju, un bija laba sadarbība ar LLKC, tas ir Latvijas lauku konsultāciju centra speciālistiem, ja viņi tos jaunos cilvēkus laukos mudina kaut ko domāt. Un viņi saka, nu, Katrīna padomā, kā tos dārzeņus kaut kā, nu, kurš to pirks pliku burkānu visu laiku un pliku bieti, kā viņus kaut kā, nu, pārvērs kaut kā vai sulās vai bieziņos, lai pievienoto vērtību. Un kaut kur es to pastas ideju vai nošpikoju vai redzēju. Es to laiku ļoti cītīgi internetu neizmantoju. Es nezinu, kur es kā. Jo arī tāda ideja, kā es viņus taisīšu, ir vienkārši dārzeņu makaroni. Un radās iespēja uzrakstīt finansējumu piesaistes projektiņu tādu nelielu. Tur es sapratu, ka vajag ekstruderi un žāvētavu. Iekārtas nopirku un tikai tad sāku kaut ko eksperimentēt, ražot un taisīt, ka man nonāca līdz šādai unikālai pastai, kas ir garšīgākā pasta. Varbūt kāpat visā pasaulē. Vai ne? Jā, nu, priekš manis noteikti. Un priekš daudziem klientiem arī, jā. Un, bet jā, nu, varbūt tomēr tajos tos pārtiks produktos ir kaut kas vēl īpašs, kas tev dod to lielo enerģiju.
pareklamē pastāst mums. Pārtiks produktos, ko Tavējie. manējie? Jā. Aiz tā, ka es lietoju, redz, manā tā enerģija bija arī, ka es vēl nelietoju ne savu pastu, ne mikrozaļumus. Jā, es pat teiktu īstenībā, ka tagad tās enerģijas ir mazāk ar visu lietošanu, bet, laikam, tie dzīves apstākļi un, prasa visu tā ikdienu un bērni. Skaidrs, ka mikrozaļumi tas ir, man nepatīk vārds superfoods, bet tāds ļoti, ļoti vērtīgs, ļoti vērtīgs avots, kur dabūt vitamīnus, tu viņus ikdienā neuzņem. Pareizi, tā kā uzturs speciālists noteikti to zini. Jo slimot mēs slimojam maz ģimenē. Ja man ir temperatūra ir pusdienu, un tagad mums arī dārziņš, par tevi viss ir tā kā slims, bet mani bērni visi veseli iet, visi staigā nekas. Tāpat viņi reizē dabūt kādu puņķi vai ko, bet viņi dabūs sniegu bļodiņā uzēst vai kādu lāsteku nosūkāt un tā. Pasta ir pasta pati par sevi, tas nav nekāds tāds super veselīgs produkts, tas vienkārši rogļhidrāta avots. Un viņi atšķirās ar to, ka tur ir dārzeņi iekšā 20–25%. Kā mēs nesen ar manu darbinieci aprēķinājām. Uz iepakojuma rakstīts ir 15%, mēs sapratām, ka tur īstenībā ir vairāk. Un tie dārziņi tad arī dod to saldumu, to garšu, to smaržu. Garšu ne tā, ka tu ēdīsi biežu pastu un jutīsi bietu mutē, tā nav. Lai gan svaigie pastai tas būs. Bet vajag pagaršot. Pilnīgi atšķirās no tā baltā parastā makarona. Jā, bet labi, tu sāki uztaisīt to savu pirmo pastu. Kā tu tiki tam? Es neticu, ka tev nebija šaubas, vai kāds to pirks. Jā, protams, ka bija. Jā, bet kā tu tiki tam tieši visam pāri, tām kaut kādām šaubām, tai savai nedrošībai, un arī tas pats arī tagad, kā tu zini, ka būs tas klients, ka kāds to pirks? Kad es iegādājos projektu ietvaros ekstruderu un žāvētavu, tur bija nosacījumi. Tev tur gada laikā ir jāsasniedz no tā produkta tik un tik ieņēmumi. Man tur, man liekas, bija kaut kādi, neatceros, tev vairāk tūkstoši. Un es domāju, varbūt man vienu paciņu gadā nopirks. Un tad man māsa teica, zini, ka tu neuztraucies, es tev nopirkšu tās paciņas, ja tev neviens nepirks. Un man tāda mierīga sirds, labi, tad man māsa nopirks. Bet tā pamazām es sāku ražot, apguvu Instagram, liku visādas bildītes. Ieliku pirmo to kaut kādu storiju vai kaut ko, ka var bez maksas nogaršot. Tur ļoti daudz cilvēku pieteicās, es sūtīju. Un tā kaut kā pamazām, cilvēkiem pasta garšo. Man tā kā nav problēmas vispār viņu pārdot. Un te kanāli ir daudz un dažādi, kopā ar mikrozaļumu piegādēm, ir veikaliņi, brauc turisti. Pagājuši vasar bija ļoti daudz turistu grupas. Viņi visi kaut ko grib nopirkt un man pat nav pa tirdziņiem jābraukā. Tā. Jo, kā es tā padomāju, tas nav pirmās nepieciešamības produkts. Varam nopirkt arī veikalā pastu, pielikt klāt, burkānu vai ķirbi, un to būs pasta dārziņiem, bet mums maksāt lielu naudu pa kipuru pastu, bet jā. Tie maksā par zīmolu. Jā. Ne jau vienkārši par pastu. Bet ir bērni, kas vispār neko neēd, un tad viņi ēd vismaz šito pastu, un tās mammas super laimīgas ir. Un tad tas tāds arī liels klientu loks ir, kas tieši pērk. Bet garšo visiem, man liekas, tur nav Labi, man bija viena meitenīte, laikam, kurai ļoti nepatīk krāsas. Tieši nepatīk krāsains ēdiens. Un tad mamma teica, nē, viņa neēdīs. Viņa man tur lūdza balto pastu ražot, bet tad kaut kā tur pārtrūka, jā. Pārsvarā jau, tās krāsas uzrunā. Man liekas, tieši pašāk, jā. Bet jā, tu pats stāstīji par to, ka tava sēta runā par to, kas tev būtu jādara par tām pašām atpūtām. Kas ir tas, kā tu atpūties? Kas ir tā tava atpūta? Jā. Vispār, laikam, tas galvenais vārds, es kaut ko noskaidroju, ziniet, kā viņas sauc, viens sakot, es neatceros to smalko vārdu, bet mans vārds ir miers, tā kā vispār, kas man dzīvē jāiemācās. Un es ļoti, ļoti pie tā strādāju, es ļoti mācos katru dienu pēdējo pusgadu laikā, jo nav tā, ka es arī tur, es ļoti bieži asaru uz izdegšanas robežas, bet es ļoti māku tur tās virves tā stāvēt un nenokrist, bet man ir visādi instrumenti, kā tā var savākties. Un tā, bet kā es atpūšos? Dažiem, ka es neesmu tāda statiskāka statiskās atpūtas piekritē, tur gulēt vienkārši vai sēdēt. Man atpūta arī tas, kas var nestrādāt, bet taisīt ēst savai ģimenei vienkārši un ar bērniem pasarēt pie galda, pakrāsot, tā man arī ir atpūta. Man nevajag obligāti tur kūrortu vai spā, ko es, piemēram, noteikti gribētu, bet, zin kā, tādi uzņēmēji, kas ir diezgan jauni, varbūt gluži
nav tā, ka mūs visi ir tik spoži, ka mēs to tā ļoti varam atļauties uzreiz. Sports ir man atpūta, pavisam noteikti. Tas ir man tā pastaiga mežā stundu. Nu, aktīvā atpūta. Pēdējā laikā grāmatas lasu. Ļoti apzināti, jo bērnībā es biju tās īsts grāmatu tārps, bet, nu, ļoti, ļoti daudz gadus nebija lasīts. Nu, žurnāli neskaitās, tur, ja, ka tu paņem pašķirsti. Bet tur vēl būtu ko rakt un rakt, jo, ja man, piemēram, tagad tā iedotu brīvu dienu, un saka, tu vari atpūsties, es drīzāk iet strādāt. Nu tā. Bet man jau patīk savs darbs. Man vairāk, es jau īstumā darbā pavadu ļoti maz stundas salīdzinoši. Es domāju, 4-5 stundas dienā varbūt. Pārējais jau ir viss bērni, māja, saimniecība. Nu tā. Bet jā, atgriežoties par sportu, tev tās stundas nāk, man liekas, diezgan daudz. Bet kāpēc tieši riteņbraukšana? Un es tur kaut kas cits vēl. Kāpēc tieši riteņbraukšana? Nu, jā, es bērnībā biju kustīgs bērns. Vecāki mūs ļoti cītīgi, visu kaut kur stūma staigāties, pārgājienos ar slēpēm. Mēs tur apkārt alaukstam slēpojām. Sen, kad vēl tur bija 2 lati dalības maksa. Mums ar vilnas cimdiņiem rokas tur nosala. Visādos tāros tautas kaut kādos slēpošanas pasākumos. Bet mēs dzīvojam laukos, un mums bija kaut kā jātiek uz pilsētu. Un visvienkāršākais veids, kā to var izdarīt, bija ar velosipēdu. Velosipēdu nebija, bet mums tur bija daudz melleņu mežos. Mēs salasījām mellenes, sapelnījām tos savus 300 latus, kaut ko tētis piemet, nopirkām savu pirmos riteņus un sākām braukt vienkārši uz pilsētu, uz bibliotēku pēc grāmatām, kaut kur pēc šokolādes. Tētim palīdzējām tīrīt, sakopt telpas viņa darba vietai, piepelnīties. Un tur sanāca 18 km turp, 18 atpakaļ, 36 km. Un tā var teikt katru dienu vasarā. Un mamma ieraudzīja tādu kā uzsaukumu pasākumu Barona taka. Tas bija tāds arī vairākus 100 garš brauciens. Nē, tur bija, man liekas, 1000 kilometri. No Tartu līdz Dundagai augšā. 3 nedēļas tur ar teltīm, ar visu. Un viņi mūs tur visi pieteica, visi ģimeni. Tur mēs braucām. Tur bija arī daži sportiskāki cilvēki, kas jau trenējas arī un sacensībās piedalās. Tad caur viņiem mēs kaut kā vienības braucienā sākām piedalīties. Nu, viņu iedrošināti. Un jā, kaut kā tur bija iespēja kaut kādus pirmos šortiņus nopirkt vai kaut kādu krekliņu. Un reizēm uz šosejas kāds sportists pabrauc garām un likās pašs sporta veids. Nu, man personīgi. Māsām un brāļiem viņiem arī, bet viņi vairāk palika vienkārši tādā kustību līmenī. Un kaut kādos 16 gados, jau 17, es tā jau citīgāk uzsēdos uz savu dzelzs rumaku un vienkārši tupa braucu kaut kur. Vienkārši braucu. Man vienkārši patika ļoti. Nu tā, ka es biju nogurus un vakarā gāju gulēt. Vienkārši vakarā, siltā vasaras vakarā. Un jā, un tad es sāku studēt, atradu kaut kādu treneri sev. Pirmo treneri, kaut kā tur attālināti, kaut kāds viņš man plāniņus rakstīja. Un drīz pēc tam man draugiem .lv vīrs uzrakstīja. Kristaps Kipurs, kurš arī savulaik ļoti labi brauc ar riteni. Ļoti labi, viņš tur visu kaut kur uz podiem stāvēja arī un vienības braucienā ir uzvarējis. Un viņš man, nopirka vieglāku riteni uzdāvināja un īstenībā, te kaut kā tā sāku arī braukāt pamazām. Viņš var aizver uz pirmajām sacensībām mani. Man liekas, tā tas viss arī sākās. Pirms 12 gadiem, man liekas, vai 11, es neskaitu. Varētu būt pirms 12 gadiem. Man liekas, 20 gados, man liekas. Tas 2. Bet tagad arī trenējies, vai tagad ne? Nu, nē, netrenējos ar treneri jau. Vispār nekad neesmu trenējies ar treneri. Man skaitās treneris. Man skaitās komandas treneris, bet es neesmu tik apzinīga, lai trenētos ar treneri, jo labs jautājums. Es nekad par to neesmu tā domājis. Nu, es trenējos pati, bet zinu, kā es jau īsti netrenējos. Zinu, kā Kristīna, es vienkārši braucu ar riteni, vai tad es trenējos? Es jau tāpēc saku. Es vienkārši braucu. Nu, ja man uznāk kaut kāda iedvesma, es tur uztaisu kaut kāds intervāls, kaut kādu aizmotoru. Bet būtībā es vienkārši braucu savam priekam, jo man vajag sakārtot galvu, lai man būtu spēks strādāt un izturēt grūto dzīvi 4 bērniem. Un es jau neesmu vainīga, ka man izdodas uzvarēt sacensībās, bet nav tā, ka es baigi trenēt. Iedomājies šito kādu konkurenti, kas bet viņas jau zina seko visam. Bet tā pulsmetrs arī nav? Pulsmetrs man nav, bet bija. Bet es vienkārši viņu neliku. Man bija, tā kā likās, jā.
Bet tas nenozīmē, es ļoti sekoju savam uzturam nenormāli. Nu, tā kā nenormāli. Es zinu, ko es ēdu, ko es neēdu, kāpēc es ēdu. Tam pašam miega ritmam un es vingroju, es visu stiprinu muguru un tā. Nu, nav tā, kas tā ļoti tā bezatbildīgi. Bet ar tiem treniņiem ir tā, ka sāka dzimtie bērni, tad likās vienkārši tas mazais laiks, kas jāizmanto, jāizbrauc un... Pirms pāris Latvijas čempionātiem es gan aizbraucu uz Cēsīm pie komandas trenera. Viņš man tur nedēļas laikā sagatavo pāris treniņi pa mežu intervālu un ļoti labi, bet tā principā es iztieku. Nu, kas te Latvijas līmenis? bet tu iedomājies, ja, tev konkurence visticamāk, ja, viss riteņbraucējs, ka tu pazīsties diezgan daudz pulsmetu. Tas ir mazākais. Jaudas mērīšana, visas uzsēdes, regulēšanas, ričuks tāds un ričuks šitāds. Slodzes tests tev arī nav bijis. Slodzes tests esmu savulaik taisījusi, jā, pie Jāņa. Labi, vismaz. Bet kas tev tur bija, ko tev tur labi pateica? Nu, viss bija kārtībā, sirds nebija pārslogota. Kāds arī ieteikums, es vēl pat neatceros, ko ieteica, kādās pulsu zonās tur jābrauc un tā. Jā. Es vienkārši domāju, kas būtu, ja tev kāds treneris būtu tomēr savācis toreiz. Jā, es domāju, ka bija jau tas mēģinājums, kad Lūsiņa bija maziņa piedzīme, es aizgāju SDK komanda, kas uzvarēja pēc uzvaras Ķīnā. Un bija doma, gatavoties olimpiskajām spēlēm, man liekas, olimpiskam krosam, mēs bijām Austrijā mēnesi, bet mani aizdina ar visu Lūsiņu. Pateica, ka es redzu pēcdzemdību depresiju. nevar, tik baigi grūti bija. Kā pirmais bērns, un es tur... Viņa tur neguļ, es tur raudu. Kas tur nesanās tiem treniņiem. Nu tā. Un pēc tam jau tur aizgāja uz laukiem. Un es redzēju, ka tā trenera klāt būtu svarīga. Bet treneris cēsīs. Nu tā. Bet kaut ko jau es arī saprotu. Nav tā, ka es nesaprotu. Es zinu, kur esmu atsildīšanās, iesildīšanās. Zinu, kas ir intervāli. Nu tā. Man kaut tas savi, kaut kāds metodīts. Es zinu, kad vajag aizmotoru pirms gonkas. Tā kaut kā tur. Man liekas, tu neesi vienīgā, ko es no tavas ģimenes zinu, so tavu māsīcu zinu, atceros. Man liekas, tas jums tiešām ir... Māsīcu? Dats, jā. Jau tā māsīca? Kura? Plato. Ir tante. Tā, jā, ne mammas māsa. Jā. Nu jā, man liekas, jā. Bet man liekas, jums ir ģimenē tāds krampītis. Nu ir vectētiņš, mans vectētiņš, arī mammas tētis, viņš bija alpīnists, ļoti kruts alpīnists. Kur viņš nebija uzkāpis. Viņš arī īstenībā pirms gada aizgāja. Tieši viens Jānis aizgāja, mans Jānīts piedzima. Tā, ka es domāju, tas arī no viņa viss tas, jā. Nu, vecāk arī. Mamma tagad arī dosies uz Ameriku, iet Apalaču taku. Man liekas, vairākus mēnešus. Vienatnē vienkārši uz Somu. Un tur. Jums bērniem vecāki nav, jā? Īstenībā nav tādi, nav pieejami. Es tā klausos, viņi savu darbu izdarījuši jau. Tā interesanti. Nu jā, es saku tā, parasti tur viss tiešām arī tos pašos treneru kursos, jā, tur stāsta un māca un ko vajag darīt un kā vajag darīt. Jā, bet ne, tas ir mans mīnus, ka īstenībā vajadzētu arī varbūt apzinīgāk. Jo tas, ka reizēm, kā es jūtos pēc sacensībām, tas, ka tev vienkārši visu nakti slikta duša būtu, tas nav ļoti labi. Nē. Tā kā, visādas lietas. Bet, es tāpēc saku, es jau visu nevaru. Kurš teica, ka es visu varu? Ja es trenos apzināti treneru un vēl visu kaut ko, ko es varētu, tad varētu teikt, ka es visu varu. Bet ne tā. Bet tagad jau tu vari tēmēt, laikam, uz masteriem, ne jau? Jā, kaut ko tur seniori. Kāpēc? Nē. Jā, vai kā viņas sauc tie? Man liekas, tā ir master klase. Jā. Neviens jau tā nesaka. Nē, vēl es pabraušu gan vēl līdz grupā šogad. Tas kā būs, jā. Bet kā tā, piemēram, bērni? Ir kāds, kurš arī uz to sportu tā kā valkās? Jā, bērni visi ļoti tādi sportiski, kustīgi. Rase ļoti, otrā meitiņa ļoti, ļoti ar ritena slēpēm. Un Asnāta arī gaida sacensības jau. Viņa arī brauc. Jānīts vēl nezinu, šo maziņš. Lūsiņa gan vairāk māksliniece. Tur pāris sacensībās piedalījās, bet tā. Bet tāpat laikā viņa ļoti ātri skrien arī un slēpo. Viņi visi tādi. Viņa dara to, ko mēs principā. Es vingroju, viņa arī visi vingro. Stāv vīrs uz galvas, viņa arī stāv uz galvas. Tāpat blakus. Tā. Jā. Bet es atceros, bija pagājuši, kad tas laikam bija pavasaris vai vasara jau bija. Tu man uzrakstīji tā kā, ka tev ir sacensības Ādažos toreiz bija tieši. Jā. Vai nav kāda auklīte? Un es atceros, es tā, labi.
Es būtu jebkurš cits, teikt, nē. Es vai nē, Katrīna, nē, Bet tev bija visi 4, jā, bija visi 4, Jānis bija maziņš pavisam no pašai savas robītes. Es domāju, tā. Es saku, būtu jebkurš cits, es teiktu, nezinu, nepazīstu toši nevienu, nav ne jausmas. Bet nē, tā Katrīna, nē, es tikšu galā. Īsa gonka nav nekad tur 100 jābrauc, kad 4 stundas jāgaida. Nē, cik mēs ļoti labi gāja, un samai nē, labi. Es saku, davai, es paņemšu, tā kā es domāju. Ar viņiem aizvien vieglāk, jo viņi jau tāds viens liels kamols. Izņemot Jānīt, varbūt viņi tur tāds kā. Jā, tāpatās, bet tu iedomājies, es dzīvoju ar savu robīti, un tad tev pēkšņi 5. Es domāju, ārprāts, tā kā, es tiku galā, es biju kārtībā, un Jānis pat vēl beigās aizmiga no visa tā tusiņa. Mēs, kad izgājām ārā, tad viņš saprata, ka labi, viss var tagad attālpoties, un tas atceras, kas tev viņu nesa vēl uz rokām. Bet jā, es domāju, tur vajag arī tādu krampi. Tur taču bez tā sporta nevar un bez tās tavas atpūtas. Bet arī, jā, es pat reiz domāju, man bija kurpe kaut kādu bērnam jāsasier un jāsaģērb. Es domāju, ja es nesportotu, tad būtu tik grūti. Visi viņas izcilāt visu laiku. Man tā kā man cerēs kaste jākrāmē rokās Zaļumu un Jānis. Viņš tad visu laiku viņam vai zobi vai kas vai puņķi. Tur tiešām vajag fizisko spēku, jo man pat nav viegli. Es vienkārši saku, es nevaru bērniņu to noturēt vairāk, un es viņu lieku nostakā, un viņš atkal, tur nevar. Jā, tā ir, jā. Tas ir tas, ko es saku, man liekas, visām mamām vajag spēka treniņus, tur, tā kā bez variantiem un izturību, lai vienkārši... Jā, sportiņu vienkārši. Vispār visiem cilvēkiem vajag sportiņu. Vajag. Laimītai, jā. Bet, atgriezīsimies varbūt mazliet arī pie saulgriežiem. Tu gan teici, ka jūs vēl tā kā domājat par to, vai jūs šogad rīkosiet, bet es domāju, ka noteikti būs cilvēki, kas vēl jautās un prasīs, vai tas šogad būs. Bet kā jums vispār nāca ideja par to, ka vajag svinēt šos saulgriežus, ka vajag taisīt to lielo pasākumu? Mums, tiem, kas mēs tur atbraucam, mums liekas super pasākums, bet ko tas tā kā prasa jums? Tas atnāca tā lēnām un dabiski. Nebija sākumā doma, ka tāds liels pasākums ir. Pirmkārt, mēs aprecējāmies tieši Jāņos, 21. jūnijā. Jums ir kāzu jubileja, tad jūs tagad to nesat teikuši. Mēs to nekad neatceramies īsti. Un arī neatceraties. Jā. Mēs tad jūs sev svinat. Jāņos, jā. Vismā vairāk tur tam visam bija vīrs iniciators, to latvisko tādu, viņam tā kā likās, ka kā reiz vēl vienu gadu arī vēl, ka mēs nesvinējām kopā. Viņš kaut zaru čupu dedzināja vienkārši pie pirtiņas. Es tur, man liekas, kaut kādu zīdaini gulēju vai lūsņiem, vai kas viņai kolikas bija vai kas. Viņš saka, cik forši būtu, ja varētu padziedāt Pilgunskura Jāņos. Viņš tāds viens stāvēja un būtu kaut cilvēku apkārt un tā. Un tad kaut kā mēs vienu garu tādā ģimenes lokā tikai, man liekas, bija radi un vecāki un brāļi un māsas un kaut kāds draudzeni paņēmām no studiju laikiem, kas danču spēlēja un kaut kā tā pamēģinājām pasvinēt. Un tad kaut kā vēl nekas īsti nebija saprotams un skaidrs, patīk vai nepatīk, ja rituāli ar tādu visu neskaidri, kas bija normāli, tā kā pirmajā reizē, zin kā. Un tad jau, likās tā sajūta, ka nākamā vasara, ja kaut kas sāk tā kā kņosīties iekšā, ka vajadzētu bišķi tā kā vēl turpināt. Un kāpēc radās tā doma, ka vēl cilvēki jāaicina, arī ļoti dabiski. Vienkārši gribējās iedot to iespēju. Tagad tu pats saproti, kāda tas spēku tas beigo iedod. Spēku izturēt visu to vasaru un rudeni izdzīvot. Un tad gribējās arī, lai citi to redz. Jo, kā latviešiem jau visi tie tādas, arī kā tu dansos viens pats vai dziedāsi, tas lielais spēks rodas no tās cilvēku masas, no tā daudzuma. Bet, lai gan mūsu sētā tas nav tāds tāds ļoti liels pasākums. Šogad tie 200 cilvēki bija pa daudz jau. Nedaudz pa daudz bija. Jo, vīrs jau teica, ka viss jau bija dusmīgs. Nē, mēs to nevajag, jo tur zālēs tika nedaudz izbraukāts un tā. Bet es pat neatceros. Tikai to pozitīvo visu atceros. Un tā, bet ko tas prasa? Tas prasa ļoti lielu darbu un gatavošanos. Vismaz tas tāda laba motivācija arī sakopt sētu. Jo zini, kā tās tipiskais latvietis savā sētā tā ieaug, tur tādu kaut kur bluķus nomet, tur tādi dzelži, kaut kā tādi šīferi, bet, Jāņos tā sēta jāsapož. Un tas man arī no mammas un tēta, kad manā sētā, nevar nekādas svešķermiņa atrasties. Tā kā, vismaz te vīra motivācija. Un jā, tie Jāņi tā kā liek, tā sasparoties, kaut kāds darbus pabeigt, un gatavošanās sāks jau no, pēdējos gadus jau bišķi vēlāk, no aprīļa, maija, mājas, jā. Viss jau ir zināms, jāsadabū muzikanti, jāsaprot. Tā, tagad viss jau ļoti, ļoti, tā ļoti dabiski.
cilvēki arī īpaši nav jāmeklē, drīzāk jāraida prom jau beigās un tā. Bet, prastas enerģija liela, jā. Bet reizēm ir tā, kad sevišķi vīram, ja viņam patīk atlikt uz pēdējo laiku, ir tik liels nogurums, tad dienā, ka tu pat tā īsti nespēji atslābināties. Bet es esmu gudrāka, es jau zinu, ka visi laicīgi jāizdara, jau kūkas jāscep iepriekšējā dienā, un kur var tur palīgi jāpaņem. Tā skaisti, jā. Jā, tas arī interesanti tā runāja par to spēku. Es atceros, mēs tur viss tās rotaļas, un ka mēs stāvam ne pie zaru kaudzes, bet kā tas saucās, tas, ko no ugunskuram to taisiņu. Nav kaut kāds Pūdele? Pūdele? Nē, tas, kas tu augšā laikam. Bet, uz tās mucas vai ne? Jā, bet, kad tu tie baļķi tur stāv tā smuka, un tad tu vienkārši ugunskurs. Rituāls, jā. Jā, ka viņš vairs nav tā kā vienkārši zari samest, jā, bet viss ir tiešām tā skaisti, un kad arī visi tur ir kopā. Tas ir, jā. Bet ir ļoti svarīgi arī tie rituāli vadītāji, kā viņi tos cilvēkus paņem, tā kā, un vai tu arī iesaisties un ieklausies. Mēs, mana brāļa sieva, viņa bija pie mums Jāņos, svinēja 3 gadus, un viņa saka, viņai tā kā, man arī 1. gada pēc tiem rituāliem, tā kā, vispār tā kā kāda nebijuši, neko nesapratu. Bet viņai bija mičošana savās kāzās, un tas bija tā kā viņas tieši. Mičošana arī tas gluži nav Jāņa, bet tas arī saistīts ar visiem tiem latviskiem rituāliem, enerģijām. Un tā, ka tas bija tieši viņai, tā kā, kā topošai sievai, tad viņa beidzot, viņa tiešām tur bija klātesoša, visu saprata, sadzirdēja, un viņa vienkārši, viņa saka, tā kā kosmos pavērās. Un viņa saka, viņa mēģinās arī Jāņos kā, būt vairāk iekšā tajā visā, ka tu vienkārši tā kā, ieklausies, ej dziedi, domā, visu tiešām to enerģiju tur atdot, tai ugunī slikto labo paņem un tā. Un nevis vienkārši tā kā stāvēt maliņā kautrīgi un, tā, viss ir atkarīgs no tā, cik tu esi gatavs paņemt. Jā, man arī ļoti patika. Jo visiem tas nav, visiem cilvēkiem. Ir, kam arī pietiek ar šašliku un Radio 2. Tas ir pilnīgi normāli. Nav visiem. Es saku arī no tev visiem rituāliem, un tu paņem to, kas tev tā kā dara un kas tev liekas forši. Es saku, man jāpatīk tiešām, ka tie visi tie novēlējumi un tas, visas tās lietas, un tur varbūt ir tie striķīši, tur bijuši, nebijuši, bet tas, ka cilvēki tā kā tiešām domā, ka tas, un pats visvairāk, ka tas tā zolīdi notiek, un nav tur nekādas bļaustīšanās, un tiešām, ka tu Danči pēc kopā, tam. Vai dančos jau Robīts gulēja? Nē, dančos jau Robīts jau bija. Es viņu toreiz domāju, labi, tik cik tu izturēsi, tad pajautā viņam, vai tu gribi jau viedi gulēt, viņš jau 12. Ka varētu jau tā kā jau iet atpūsties. Bet jā, man liekas, tas sētā, ko es tev arī kaut kādās teikusi, arī tur bērniem taču ar visādus pasākumus un visu kaut ko taisīja. Manējais Roberts, kā atnāca tā kūtī iekšā, man liekas, un dabūt viņu ārā nevarēja. Tā, tas man liekas, tas tiek pavadīts kūtī reizēm, nevis atrakcijās piepūšamajās. Jā, absolūti. Atrakcija, bet viņi tur vispār kūti dzīvo. Neko tur ir resursi liels, jā. Resursi liels tai sētā, jo tikai, tam liels spēks un darbs vajadzīs, lai to visu tā kā veidot, un jā. Tāpēc jau arī top visādas idejas nākotnē un redzēs, kā tur viss izveidos. Bet tas tā interesanti, liekas, tas kaut kā kādreiz ar visiem tur negribējās braukt uz laukiem, tur pie vecmamām un tā. Tad tagad tas liekas, tāda ekstra, to tur kazaņa zāli jāt. Man jāsāk to travēt. Bet nopietni, bet tiešām zikā, taisa visus tos retrītus, kas tik vēl tu iedod ritīgo retrītu. Jā, var izpausties, es domāju, var, pilnīgi noteikti. Bet, ja vajag jau mazliet jau tā uz noslēgumu, kas būtu tāda tava varbūt 3 padomi, 3 ieteikumi tiem, kuri gan grib tā kā varbūt pārvākties no pilsētas uz laukiem, kuri tur domā kādu biznesu taisīt un vispār tādas kaut ko no savas pieredzes, ko tu ieteiktu tam jaunajam cilvēkam, kurš tā kā domā, ka, es varētu tā kā varbūt pameklēt kādu lauku māju un kaut kādu arī būtu savu biznesu arī taisīt. Ko tu ieteiktu, kā to visu? Man droši vien pirmais, kas nāk prātā, saprast, kāpēc tu gribi iet uz tiem laukiem. Ar to domu tādu, ka no sevis jau tu aizbēgt nevarēsi. Citreiz liekas, man arī, piemēram, Rīgā, kad es dzīvoju, bija ļoti liela trauksme. Tāda ļoti liela trauksme. Tur kā liktos aiziešu uz laukiem, tur būs kaut kāds miers, bet vispār no sevis jau aizbēgt nevar. Tur tas nebūs tā, ka tu tur aizies, tur būs apkārt miers, tecēs ūdens, tur būs zaļa zālīte, principā būs vēl pat sliktāk, es tā domāju. Ja tas klusums un viss tad, ka vēl pastiprinās to visu. Tad tā noteikti ir. Tur ir. Tāpēc es arī ļoti
visu laiku, jau vairs par to nav jāstrādā, bet savulaik jau viss izstrādāja, un tagad tiešām ir miers. Otrs, tas nav padoms, bet lauka nav nekāda beigā romantika. Tur ir ļoti skaisti. Tā labākā vieta man riebas Rīga, man riebas pilsēta, man vienkārši atņem spēku. Bet tā nav nekāda romantika. Visu laiku tas vienalga ir smags darbs, tā ļoti liela atbildība par savu īpašumu. Bet atkal no otras puses, mūsdienās jau var dzīvot arī ļoti moderni laukos, ar uzbūvēt, vienalga kaut kādu karkas māju vai jebkādu, būt siltumsūknis, tur nav malka jānes un skaisti viss nopļauts, ir žodziņš, tu tur kaut ko strādā attālināti, un arī tā var darīt, pareizi? Tas nav kas slikts. Līdz ar to, tā kā varbūt tur ir ļoti romantiski. Tu tur briedes staigā vai stirne gar žogu. Un tā, bet tieši par biznesu laukos, var jau vienkārši arī strādāt laukos attālināti, kas ir, ļoti daudz lietas var darīt. Tie, kas nav, kam nav pie ražošanas jāstrādā vai veikalā. Bet, laikam, es domāju, tur tie padomi strādā tāpat kā pilsētā. Tu vienkārši izdomā, jāsaprot, ko tu gribēsi darīt. Arī tā, ka tev būs grūti, tā, ka tev nepatiks kaut kas. Un jāmēģina saprast, kas ir tas, kas tā tava lieta. Tā tava lieta. Tagad es sāku domāt, ko es darīšu laukos. Es vēl nebiju tik gudra un tik apzināta, un es tā nedomāju, vai man tas patiks vai nepatiks. Man bija vairāk tāds kaut kas jādara, jo, zin kā, Rīgas iekrājumi sāk izsīkt, un es sāku kaut ko domāt, bet laikam man zemapziņā jau bija, ka, ka es darīšu to, kas man patīk. Bet nav tā, ka arī katru dienu ir baigais tāds prieks, sevišķi vasarā tie dārzeņi viss tur neaug, izravēt viņus nevar. Tagad es metu nost, es jau palieku gudrāk, es labāk uzņemu turistus un taisu kaut ēdināšanas pasākumus. Un, tā kaut ko skatos un domāju. Jā, laukos katrā gadījumā iespējas ir ļoti daudz. Pat ja nav arī kaut kādi savi līdzekļi, ļoti daudz iespējas rakstīt projektus, ir neapgūti Eiropas Savienības līdzekļi. Vienkārši cilvēki neraksta, jo viņi baidās un nesaprot, kā. Tur ir iespējas konsultēties. Pie manis var konsultēties noteikti, jo daudz tam iziet cauri. Un iespējas ir. Es ticu tam, ka vispār nav jēgas čīkstēt, vienkārši jādara. Jā. Bet kas tev ir bijis tāds izaicinošākais un grūtākais brīdis? Laukos? Jā. Es tad 9 gadi. Es teiktu, ka, bet tas varbūt nav saistīts ar laukiem. Pašlaik ir ļoti grūti. Pašlaik. Pēdējie 3 mēneši. 4, 5, 6. Šitas, pēdējais pusgads. Viņš ļoti foršs, darbīgs, tāds ļoti daudz pozitīvas enerģijas. Viss sanāk, bet ir arī ļoti, ļoti grūti. Un laikam tas, es laikam varu teikt visu, ko es domāju, vai ne? Piemēram, bet lauki noteikti ietekmē, ja es runāju par darbu tieši. Es veidoju tādu lauka turisma farmas te koncepta vietu, ražošanas un turisma telpas. Ļoti izaicinoši ir noticēt sev, ka tas kādam būs vajadzīgs. Ne sev, bet vispār noticēt tam, ka ne tikai tu tam redzi vērtību, bet arī citi. Jo tu jau pats tur esi pilnas klātes pierakstījis, tev tur viss sirds deg, tu visu zini un jā, tu tur staigā 3-4 mēnešus meklē investorus, un loģiski, ka turismas nav tā lieta, kur visi grib investēt, un ja redz, ka tur pēc gada tur būs 1000 un miljoni. Tas nav kaut kāds tur, nezinu, tehnoloģijas startups, kas visiem tur ļoti vajadzīgs ir. Un tā, bet arī privātajā dzīvē visādi izaicinājumi, piemēram, laulības krīze, ļoti tāda, kas liekas, tāpēc es tā ļoti neko nesaku ar tādu ļoti zemu toni, jo tas ir normāli, vai ne? Visiem tā ir, bet tā lauka dzīve to ietekmē, jo ir grūti. Tu redz, ka otram cilvēkam ir grūti, un arī varbūt darbos tā neiet, un laikapstākļi, visādi izaicinājumi, un ēkai vienai tas plīst, un tādas sienas šķiebjas, un tas, un to visu samanedžēt. Un jā, bet man ir savi instrumenti, kā es ar to tieku galā. Man ir grūti ar tiem bērniem, bet es zinu, kā man izdarīt tā, lai man ir vieglāk, bet otram cilvēkam blakus varbūt nav tik viegli, un tas tur rada visādi tādu spriedzīti, un jā. Zini kā? Bet es domāju, ka vairāk vai mazāk jau visiem ir līdzīgi. Tu tā stāsti, tas man liekas, tās grūtības, viņas jau tikai parāda to, ka arī tu esi normāls dzīves cilvēks, un ka mums visiem, un ka ir tā varbūt... Pilnīgi normāls, parasts cilvēks, pilnīgi. Ka ir tā liekas dažreiz tur arī...
tur tam tas sanāk, tas tur šito dara, un viņam ir šitas, bet ir arī tā otra puse, ne, ko mēs nevienmēr varbūt redzam un Protams. nevienmēr zinām, ja, ka Protams. tās visas lietas jau arī ir, man liekas, šitas arī ir svarīgi pateikt, ka jā, arī man ir grūti, arī man ir tā kā... Un nav vienmēr viss tik ziedoši arī ar tiem. Bet īstenībā, laikam, bieži bērniem saka, man ir grūti, ja man tagad ir Rasa un Lūsija, viņas tā man saka, mamma, tad taču visu laiku ir grūti. Saka, paga bērni, vai tu tik traki? Vai tu visu laiku bļauji? Saka, nē, vai es tagad bļauju? Jā, tev visu laiku ir grūti, tu saki. Es tā nesaprotu, vai es tiešām tā visu laiku viņiem vai kā, bet tā principā mums ir diezgan labi harmoniski. Nu tā. Bet cenšos, jā. Bet man liekas, ok, arī bērniem redzēt, ka ir arī grūti. Tā kā, tas jā. ir tā kā normāli. Vecākā meita jau viņa pilnīgi tagad jau, ko es sāku jau tā labāk, traukus atnāk pa kluso nomazgā un... Nu, jā. Saka, jā, mamītes redzu, ar tiem bērniem nav tik viegli. Tā, jā, jau 8, 10 gandrīz jau, jā. Jā, nu jā. Es domāju, jā, jūs 10 gadus precējušies, jā? Nu, normāli. Viss kārtībā. Normāli, jā. Pirmā 10 gada. Pirmā 10 gada. Jā. Bet, jā, ir grūti. Protams, ka ir grūti. Bet man liekas, tu esi viens no tiem cilvēkiem, no kuriem ļoti daudz ko var mācīties. Un tas, ko es sadzirdēju, ka tavs atslēgas vērts kaut kādā ziņā arī ir tā struktūra. Jā, ka tas arī ir svarīgi, ir ritmu struktūra. Bet tu esi atnākusi podcastu Balans. Es kādreiz mēģināju atcerēties to nosaukumu, ja kaut kas prasīja. Es neatceros līdzsvars Balans. Jā. Nu, tas jau tas pats, man liekas, arī ir. Bet kas ir tas tavs balans? Es neticu balansam. Nav balans. Vai ne? Ir tikai tā kā tādi dzīves posmi, kas ir svarīgāks. Nu, man liekas, jo tagad jau arī, piemēram, ja tev ir mazi bērni un kaut kāds bizness, skaidrs, ka nekad tas nebūs balansā. Un tā, ka tu ļoti, ļoti centies, lai viss būtu balansā, jau drīzāk, ka tu izdegsi. Vienmēr jau kaut kas cieš kaut kādu jomu. Ja vairāk būs bērniem, mazāk būs darbam, mazāk būs vīram un tā. Bet vienkārši saprast, ka to vajag tā kā, tā kā tiem gadalaikiem tā pielāgoties. Lai nav tā, ka tu aizies vienkārši vienā grāvī, ka tu visu laiku tikai strādā vai ka tu visu laiku tikai putru vāri. Nu tā. Tas mans balanss, laikam, ir tādā ilgtermiņā. Es uzskatu, ka es vienkārši saprotu, kurā dzīves posmā kas. Balanss arī jāstarp darbu un atpūtu. Kas īstenībā es tiešām ļoti, ļoti mācos ar katru dienu. No cilvēkiem, no mentoriem dažādiem. Un tagad es esmu jau lepna, man ir darbiniece beidzot un pasēvēšu no pasta. Jā, es to dzirdēju, jā. Viņa arī tagad sēž podkastā, viņa mājās cītīgi ražo pastu. Tas ir ļoti forši. Es ļoti priecīga. Es tagad nesaprotu, kāds pirms 5 mēnešiem varēju vakarā stāvēt pie ekstrudera. Bet bērni pat aizmirsuši. Nu tā. Bet tad vienkārši tā, ka tu to kājas pēc tam krīt nost. Nu vienkārši krīt nost kājas. Beig forši. Es daru savas lielās lietas pie datora, kaut ko, kas man vajadzīgs. Nu, ļoti, ļoti tā sadalīts. Un ir vēl lietas, ko var deleģēt noteikti. Jā. Un šis, man liekas, arī biznesā tāds drosmīgs lēmums, vai nepaņem darbinieku. Tā kā... Ir, jā. Ir tā, jā. Bet, jā, tur ir sava rēķināšana, savi un tāds. Ja no sākuma tas varbūt nav super izdevīgi, tad ilgtermiņā tas noteikti. Es jau esmu tur, ir jau zināms, kā viss attīstīsies un būs jaudīgāks ekstruderis un tā. Tas man liekas. Un vienalga tas savs laiks un enerģija, ko iegūsti, tas, man nav žēl, ja mēnesī to liek 1000 eiro, ja es varu. Es vienkārši zinu, ka esmu priecīgāka, ka bērni redz, ka es smaidu, kas ir mierīgi var kafiju dzert. Kas var darīt savas tādas lielās svarīgās lietas. Tā kā, jā, to nākotni būvēt. Jā, šis saredzēt iespējas kaut kādas. Jā. Bet tāpēc, ka tas tāds labs produkts kā pasta, piemēram, ja man būtu jādabūt darbinieks uz burkānu ravēšanu, tāds, diez vai, jā, vai kāpostu, jo tas nav tāds... nav gluži tāds. Tā to jāpasniedz kā ekstra darbs, tur meditācija. Jā, vienīgais. Jādabū kāds. Skolēns, līdz vasara būs meklējis darbiņus noteikti. Jā, bet mums īstenībā tagad saimniecībā dzīvo viens slovēnis, tāds ceļotājs, viņš par ēdienu un par naktsmītni, tā kā gatavs piestrādāt. Viņš tur vīram palīdz pie šķūņa restaurācijas. Arī tāda iespēja ir. Tur var aizbraukt kaut ko, piemēram, Spāniju, un tad tur viena laukos strādāt kaut ko, tad tur babaro, paguldina un tāda.
Es domāju, tu pie sevis aicinās. Vasarā. Es ļoti, jāpagaida, kamēr būs nakts istabiņas skaistas, glaunas, un tad jau varēs, jā. Īstenībā, jā. Ko es paravēt nevaru kartupeļus vienreiz es rakus. Vienreiz dzīvē, man likās baigā ekstra. Bet labi, Katrīna, pastāst bišķiņ arī par saviem produktiem, kas ir tas, ko tu ražo, kur to visu var dabūt, kā ar piegādēm. Šis ir tavs laiks. Jā, es varu tā pavisam īsi. Es īstenībā esmu ļoti mazs, īstenībā man nav nekāds beigas bizness, man ir mazs uzņēmums. Bizness jau skaitās tāds, ka tu vadi visu no malas, tur viss citi viss izdara. Es pašlaik audzēju mikrozaļumus, mazie zaļumiņi, pēc abonēšanas principa. Tie, kas man ļoti, ļoti tā labi uzrunā, var tikt arī pie dažām kastītēm, bet principā tā, ka man ir savs klientu bariņš un Rīgā un Jēkabpilī. Un katru nedēļu vīrs brauc uz Rīgu un ved kastes. Un klāt pie mikrozaļumiņiem, bet cilvēki pasūta pastu, olas, ķirbju maizi, burkānu maizi, biespienu maizi un kaut kāds burkānus un dārzeņus. Un otrs ir pasta. To es ražoju, to cilvēku var pasūtīt ar mājaslapu, kipurpasta.lv, tad uz DPD paku skapiem ar piegādu uz māju, ja viņi atrodas Jēkabpilī vai pa ceļam uz Rīgu. Un jā, un ko vēl es, jā. Dārzeņi pašlaik tā kā nē, ka es saku. Bet vasarā ir pastas meistara klases, degustācijas, kafēnīcu dienas, restorāna dienas, tādi pasākumi, zaļumu audzēšanas darbnīcas. Informāciju visu var atrast manā Instagram kontā. Jā, tas arī pielikšu klāt. Un jā, un vēl es esmu ļoti naska uz rakstīšanu un uz kļūdu labošanu. Es piestrādāju kā tekstu korektore un redaktore. Pāris tādi lielāki uzņēmumi vienkārši, kuriem dokumentus laboju. Un kā tagad ChatGPT raksta tik briesmīgus tekstus, stilistiski. Tādus, ne jau tik briesmīgus, bet var redzēt, ka tas ir. Tev vienkārši mans uzdevums viņus ir arī koriģēt, rediģēt un tā. Jā, kaut kā tā. Varu arī, sniegt padomus par mājražošanu, par projektu rakstīšanu. Kā labāk, kā sakārtot visu ar PVD un tādas lietas. Lieliski. Jā. Tā kā noteikti pagaršojiet, pasūtiet. Un, ja būs kāda meistarklase, biju arī atkal viena no pirmajām īstenībā, kas arī bija uz pirmo meistarklases. Es atceros, ka tu liekas. Jā, paši pirmā meistarklases bija. Ja tu toreiz bija ielikusi uzreiz rakstīt, domāju, netikšu, viss. Jā. Tā kā noteikti es iesaku gan pastu, gan zaļumus, gan pasākumu. Varbūt kādreiz man kāds projekts vajadzētu uzrakstīt, tad varat atkal pakonsultēties, bet tas viss, ir ļoti, ļoti forši. Un es jau teikšu lielu paldies, Katrīna, par to, ka tu atradi laiku atbraukt uz šejieni un parunāties. Un man liekas, mums bija ļoti, ļoti forša tāda dzīve saruna par to, ka ir forši un ir arī grūti, vai ne? Kas arī ir normāli. Tā kā, es tiešām lielu paldies. Un, lai tu izdodas. Jā, paldies tev. Visi plāni. Man liekas, varētu arī ilgāk runāt vēl. Pilnīgi noteikti. Tev varētu tagad 2 stundas visu kaut ko jautāt. Jā, paldies. Tā kā paldies arī klausītājiem. Un zemāk arī pievienoju linkus, kur jūs varat gan pasūtīt pastu, gan arī atrast Katrīnu. Uzdot viņai jāteikt jautājums, varbūt kāds papildu jautājums ir. Ne? Jā. Jā. Tā kā tiekamies nākamajās epizodēs. Tā!